Rats reizes ir prasīts, vai ir jēga turpināt. Tas nav tikai par to redzēšanu, tad, ja tā ekspektācija bija par to, protams, tas būs izaicinoši, tad ir citi tie procesi. Ir obligāti kaut kur savā ziņā jāturpina un jāpabeidz, bet tiem bērniem, kuriem tā redzēšana patiesībā nevarās, viņiem iesaka tās 12 reizes. Tiem, kuriem tā redzēšana ir, viņiem var pietikt ar tām 10 reizītēm. Tas nozīmē, ka viņiem vēl ir lielāks process, lai gan tā nodarbība varbūt kaut kur var likties garlaicīga un tāda, visu laiku viens un tas pats it kā, bet tur ir kaut kas arī cits, kas strādā uz to, un tur arī tad ir jāpaļaujās. Vienkārši tas viņa process, un arī bērniem dažreiz, kas man prasa, vai tas ir viss, vai mēs nestaigāsim, vai mēs nepildīsim to un to. Un arī viņiem es tā kā saku, mums ir jāpaļaujās, ko tā tauta dvēselīte izvēlēsies, kas ir viņas plānā. Protams, viens, ko mēs vēlamies, un tas būtu forši un interesantāk, tas ir daudz interesantāk nodarbībās, bet kad viņi arī iemācās to paļāvību, kad varbūt tam ego ir arī jāpadodās tai dvēselē. Jo tas arī ir izaicinoši, ir nodarbībās, tās uzvedības nāk visādas ārā, kad nav tā, kā es gribēju, un es neredzu, un viss darīšu, ko es gribēšu. Disciplīna no manas puses, mums ir savu veidu diezgan liela disciplīna, un tad ir, liekas, kāds atspoguļojas, kā arī mājās tas tiek risināts tādas situācijas, jo mēs jau nevaram vienmēr dabūt visu, ko mēs vēlamies, un tas nav vajadzīgs, tas nav veselīgi. Es domāju, šeit arī kaut kur tas atspoguļojas nodarbībās. Ja nav tajā pirmajā, otrajā reizītē, viss ir metu plintu krūmos, pamat visu, bet kur ir tas vecāks tad atbalstīt blakus, kad dzīvē tev tā vienmēr nebūs.